mani sauc Daiga. Esmu Miltiņu kroga īpašniece. Septembrī nosvinējām 17 gadu jubileju. Sākām 2006. gadā, braucot vairāk kārt garām, noskatīju šo vietu un izsapņoju. Tāpēc arī nosaukums ir Dream. Un bija tāds sapnis jau pašai priekš sevis. Beidzu tanī gadā uzņēmējdarbību un uztaisīju bakalauru ar biznesa plāniņu, kurš veiksmīgi realizējās. Galvenais virziens, protams, sabiedriskā ēdināšana. Visu daram, lai būtu pāduši vietējie apkārtējie Dobeles novada iedzīvotāji un viesi, kas atbrauc pie mums un brauc garām mums. Banketi, svinības, izbraukums. Ātrāk braucām arī tālāk, gan pat uz Jelgavu. Šobrīd tikai vairāk, kas ir apkārt, Dobeles novads. Laba sadarbība bija daudzu gadu garumā ar Dabaicāniem. Visas kāzas, jubilejas, ballītes, arī visi riņķī, kas ir viesunami, aicina mūs, skaisti klājam galdus un garšīgi pabarojam visu. Attīstamies jau katru gadu, salīdzinot ar pirmo gadu. Vairāk varējām attīstīties pandēmijas laikā tieši ar ēkas rekonstrukciju, ar remontiem, bet ikdienā strādājam pilnu darba dienu līdz 8 vakarā. Tā kā attīstībai paliek tikai nakts stundas, tieši lai beigtu, bet ļoti gribas tieši teritoriju vairāk sakārtot, saplānot. Upes mala esam Bērzes krastā. Pagaidām nejūtam, ka esam krastā, jo upe ir diezgan aizaugusi un nesakopta, bet tas ir tāds nākamais, ko ļoti gribas realizēt un labiekārtot bērniem, arī pieaugušajiem tieši vidi un vietu, lai ir patīkami, jo tas klientu pieplūdums ir vairāk kārt vasaras sezonā, un tad gribas, lai ir patīkami šeit iebraukt un atpūsties un pabaudīt ēdienu. Daram to, kas patīk, daram no sirds, daram to kopā, daram, lai visiem ir prieks par Dobeli, galvenokārt pašiem, un lai esam lepni, ka esam Dobeles novadā un attīstamies visi kopā.